Sijā Hansaflex hidraulika, hidrauliskās ierīces, tehnika, hidrocilindra izgatavošana, remonts. Moto – mūsu pūļu mērķis un izejas punkts ir mūsu klienti. Rūpes par apkārtējo vidi ir rūpes par nākamo paudzi. Attiecīgi rīkojoties un apzinoties savu atbildību, uzņēmuma Hansaflex hidraulika mērķis ir nodrošināt tīru un sakārtotu vidi. Kompānija aptver plašu darbības loku, sniedzot pakalpojumus 14 Latvijas lielākajās pilsētās. Šonedēļ arī mūsu komanda devās apskatīt dažus no darbīgākajiem objektiem, un viena no produktīvākajām filiālēm atrodas Latgales reģionā, Daugavpilī. Daugavpilī viņi ir jau principā 10 gadi, novembrī paliek 10. Un pārbraucām nesen no mazajām telpām jau uz lielākām telpām mēs tikām. Tas pagājušā gada maijā. Mēs visas virpas, visu pārvedām no turienes. Daugavpils filiāles pamata pakalpojums ir hidrošļūteņu izgatavošana, kas arī bija uzņēmuma darbības pirmsākums. Interesanti ir tas, ka pieredzējis darbinieks hidrošļūteni var sagatavot pat 10 minūšu laikā. Mēs izgatavojam hidroliskās šļūtenes, apprasējam to galus pēc pieprasījuma, protams. Tātad hidrocilindru remonts un to izgatavošana. Hidroakumulātoru uzpildīšana. Ja, piemēram, nevar to uzpildīt, tad mēs piedāvājam jaunu. Smēres, eļļas, motoreļļas, hidroliskās eļļas. Kompānijas darbības ķēdē ietilpst arī hidrocilindra izgatavošana un hidrocilindra remonts, kas tiek realizēts cehā ar automatizētas virpas palīdzību, uz kuras tiek virpota metāla detaļa hidrocilindra galva. Hidraulisko cilindru ražošanai jaunās telpas tika aprīkotas ar iekārtām, kas nodrošina kvalitāti un Hansaflex standartu ievērošanu. Ražotne piedāvā cilindru diagnostiku, remontu un pilnīgi jaunu standarta speciālu produktu izgatavošanu maksimāli īsos termiņos. Pieprasījums pēc sniegtiem pakalpojumiem ir audzis. Patīkama sadarbība ir realizējusies ar kurjeru pastu DPD, ar kura palīdzību klientiem var piegādāt preces, kuras atrodas citās filiālēs. Visai Hansaflex produkcijai tiek piešķirta garantija un garantijas apkalpošana. Jāpaņem no klienta vecā šļūtene vai kaut kādi rasējumi, jānogriež tā šļūtene, jānomizo, protams, tas ir vāciešu standarts. Un jāuzliek galus īstos, kas vajadzīgi, metriski vai celīgi, ja trienos arī. Atdot klientiem ar uzgaļiem. Uzņēmums var lepoties ar savu darbību. Arī Madonas filiāli aktīvi darbojas jau 4 gadus un no aprīļa ir pārcēlusies uz jaunām, plašākām telpām. Jaunajās telpās ir iespēja piedāvāt plašāku pakalpojuma klāstu un būt tuvāk patērētājiem. Pakalpojumu klāsts patiesi ir daudzpusīgs. Atsaucoties uz veco automobīļu īpašniekiem, kompānija nodrošina arī autobremžu sistēmu cauruļu izveidošanu. Arī firmas darbinieki iegūst jaunu pieredzi un zināšanas, kā arī izvirza savus mērķus. Principā visu dzīvi mācīties. Kaut kas jauns visu laiku notiek. Nav tā kā mēs pārsvarā kaut ko vienādu darām, visu laiku kaut kas jauns notiek. Aplūkojam arī galveno kompānijas filiāli, kas atrodas Rīgā. Šī filiāle ir īpaša ar to, ka tā aprīkota ar vienu no modernākajām tehnoloģijām – automatizētu virpu augstspiediena blīvslēgu un manžešu izgatavošanai. Šī tehnoloģija ļauj pie virpas darboties tikai vienam speciālistam, izgatavot no plastmasas, gumijas un poliuretāna bukses, manžetes un blīvslēgus. Apzinoties dažādās dzīves situācijas, uzņēmums piedāvā 24 stundu servisu visā Latvijā. Klientam ir tikai jāpiezvana, pieprasot nepieciešamo produktu, un tas tiek uzreiz piegādāts vai nepieciešamības gadījumā izgatavots un nosūtīts. Pasūtījums pieņemam mūsu filiālēs visā Latvijā. Griežaties pie attiecīgās filiāles kādu no kolēģiem, viņš pieņems jūsu pasūtījumu, izvēlēsies jums visvairāk vajadzīgo profilu un sazināsies viņš ar mani un attiecīgi Rīgā 24 stundu laikā ir iespējams viņu saņemt attiecīgi pa reģioniem no profila sarežģītības līdz 48 stundu laikā. Uzņēmumam lielu gandarījumu sagādā veiksmīgā darbība un pilnveidošanās. Klientu skaits ir pārsniedzis 4000, līdz ar to ir radušies arī jauni nākotnes plāni. Ir ieplānota jaunas Hansaflex filiāles ēkas būvēšana Jēkabpilī,
kur klientiem varētu piedāvāt pašu sniegtos pakalpojumus, lielāku īpatsvaru liekot uz vietas ražotu produktu realizācijai, nevis ievestu no kaimiņu valstīm. Lai ietaupītu klientu laiku, uzņēmums ir ieviesis SAP grāmatvedības programmu. Datu bāzi, kurā iespējams redzēt un pasūtīt produktus, kas atrodas datu noliktavā. Atvieglojam mēs arī klientiem lieko darbu, lai, pieņemsim, nevajadzētu vest veco šļūteni klāt, var noplēst šitādu leibu, atvest, parādīt mums, mēs uztaisam pēc vecā parauga, jo mums tas viss ir datorā. Uzņēmums ir ieguldījis lielus līdzekļus jaunās tehnoloģijās un iekārtās. Šobrīd uzņēmums nodarbina vairāk kā 100 darbinieku, no kuriem 70% strādā reģionos.